Dinsbergas klīnikas ārstiem ir milzīga pieredze. Jau 3000 sievietes ir uzticējušās Dinsbergas klīnikas ginekoloģiem. Skatāmies un uzzinām. Daktare Inese Martišune, ginekologs, dzemdību speciālists, specializējusies ginekoloģiskās endokrinoloģijas problēmu risināšanā. Starptautiska pieredze lāzeru procedūru veikšanā no 2013. gada. Dinsbergas klīnikā tiek risinātas problēmas, kas ir saistītas ar urīna nesaturēšanu un maksts atslābumu. Dominējošā procedūra ir ginlāze procedūra, ko izmanto urīna nesaturēšanai un maksts atslābumu korekcijai. Pēdējā gada laikā šo problēmu risināšana ir mainījusies uz kompleksu pieeju. Terapijā tiek izmantot ne tikai lāzeru procedūra, bet terapija tiek piemērota katrai pacientei individuāli. Arvien biežāk lāzeru terapiju rekomendēja kombinēt ar medikamentozo terapiju. Tā var būt gan sistemātiska, gan arī lokāla terapija. Otrs veids, ar ko lāzeru terapija tiek kombinēta, ļoti bieži ir plazmas procedūras, un ļoti svarīga ir arī fizioterapija. Pirms procedūras ir svarīgi pārliecināties, ka sieviete ir vesela. Svarīgi veikt ginekoloģisko izmeklējumu. Ja pacientei šīs izmeklējums nav veikts gada laikā, tad mūsu klīnikā mēs piedāvājam veikt pilnu ginekoloģisko izmeklējumu. Mēs varam paņemt analīzes un veikt ultrasonogrāfisko izmeklējumu mazajam iegurnim. Man kā ginekoloģijai ir svarīgi pārliecināties, ka sieviete ir vesela, lai varētu izvēlēties ilgtermiņā viņai piemērātāko terapiju. Ļoti svarīgi ir pacientei izskaidrot, cik svarīgi ir pacientes līdzestība un arī sadarbība ar ārstu, lai nozīmētā terapija radītu pacientei vislabāko iedarbību. Svarīgi ir stiprināt iegurņu muskulatūru. Katra no sievietēm varbūt būs dzirdējusi vai varbūt arī savā dzīves laikā veikusi Kegela vingrojumus, un tas ir ļoti labi. Bet vēl svarīgāk pie maksts atslābuma un urīna nesaturēšanas ir fizioterapeita konsultācija. Fizioterapeits konsultācijas laikā paskaidros, kā stiprināt iegurņu muskulatūru un kā pareizi sadalīt slodzi mazajā iegurnī. Katra sieviete ir īpaša, un šī kompleksā terapija palīdzēs sasniegt vislabākos rezultātus, samazinās urīna nesaturēšanu un maksts atslābumu. Latvijā daudzām sievietēm ir sastopama urīna nesaturēšana, bet ar to nevajag sadzīvot, jo mūsdienās ir rasti moderni risinājumi, kā ar to var cīnīties. Visefektīvākais veids, kā to var risināt, ir lāzeru procedūra. Lāzeru procedūras laikā tiek stimulētas kolagēna un elastīna šķiedras un aktivizēta vaskularizācija gļotādā. Viena no ārstēšanas metodēm ir plazmas terapija, kas ir trombocītiem bagātināta plazma, kas satur īpašu augšanas faktoru, kas palīdz atjaunot šūnas un stimulē šūnu darbību. Kompleksa terapija un apusēja sadarbība sniegs vislabākos rezultātus pacientam.